gatavojusies sēšanai, plānoju šīs visas puķītes sasēt siltumnīcā. Šobrīd siltumnīcā var sēt pilnīgi jebkuras puķes, jo laiks jau ir silts un viss izaugs un nekas vairs nenosāls, pilnīgi droši. Aprīlis ir īstais brīdis, kad sēt puķes siltumnīcā, lai to labi izdarītu. Vispirms ir, protams, jāsagatavo augsne, jāuzirdina, jānogrāb līdzeni. Tad, kā darīšu es ņemšu tādu tā kā dēli, ar kuru palīdzību es varēšu izveidot skaistas tādas vādziņas. Tātad vienkārši šādu dēlīti, kuru es varu uztaisīt tādas taisnas vādziņas. Kādas 4, es domāju, pietiks. Varētu jau arī vairāk, bet tā man te stāv reāli vēl hortenzijas, tāpēc ir kā ir. Nākamais solis ir sāliet vādziņas ar ūdeni. Labāk lietot ūdeni, kas ir silts, kas nav no ākas. Es izmantošu tīķa ūdeni un saliešu vādziņas. Lai labāk ieaugtos sēkliņas, es salēju visas vādziņas izveidotās. Sagaidu, kad ūdens iesūksies, un tad sēšu puķītes. Sāksim ar cīniju, tumbelīnu. Visā šajā te garumā būs vienīgs cīnījs. Kā tad izskatās šīs sēklas? Diezgan liels, viegli sēt būs, un faktiski kaut kādu 2–3 centimetru attālumā vienmērīgi iesējam dobītē. Šobrīd sanāca diezgan biezi sasēt. Es domāju, ka būs ok. Tad, kad sēkliņas ir izvietotas, mēs viņus vienkārši ierušinam zemītē. Labāk gandrīz būtu apbērta ar sausu zemīti, bet šajā gadījumā arī būs labi. Tā. Ja jūs jūtat, ka tā dobīte ir pa sēklu, jūs varat droši viņu tā kā uzrušināt vairāk. Un šeit otrajā rindiņā es sēšu šīs te dažādās cīnijas. Tā doma ir šogad cīnīs stādīt arī uz lauka starp burkāniem, visur citur, lai tad ir skaisti. Cīnīs ir iesētas. Kas tad mums vēl te ir sagatavots? Tā, vēl viens cīnīs, tās es atlikšu nākamajam gadam. Tādas pašas kā bija salmenītes gribētos un dekoratīvos kāpostus iesēt arī. Jā. Un tad vēl man te ir tādas neļķītes. Es domāju, ka es sēšu šīs te vienas, jo šīs man jau augdārzā. Un vēl arī vārpa Veronika, salvija un cinerārija. Un šīs vienkārši te pa bišķim tajā pēdējā dobītē iesēšu. Salmenīšu sēkliņas ir daudz smalkākas. Visus nesēšu, pietiks ar pusīti, atstāsim nākamajam gadam. Tātad salmenis. Jā. Aizrušinam. Un es domāju, tagad varētu tur galā iesēt arī dekoratīvos kāpostus.
šeit. Šādus brīnišķīgus viņi rudenī tikai būs, bet būs brīnišķīgi. Es 1 gadu jau esmu sējusi, sēklas ir diezgan vecas šīs, bet cerams, ka vēl dīgs. Viņus brīnišķīgi var apstādīt arī kādas dobas maliņā. Tā veidojas skaists košas krāsas arī rudenī. Un tajā pēdējā dobītē mēģināšu 3 lietas iesēt. Priekšpusē tad sēšu salviju, pēc tam Veroniku un beigās cinerāriju. Kad tas ir izdarīts, vēl varam droši pārliet pāri visu, lai ieaugas kārtīgi. Draugi, ir pagājušas 5 dienas, kopš es sēju šeit puķes. Tātad abu veidu cinnijas ir brīnišķīgi sadiegušas. Tur, kur sākumā es domāju, ka būs pa biezu, visas nav iznākušas, tā kā labi vien ir. Otrais veids, tas miks cinnijas, ir sadiedzis tā jau labāk. Tiešām skaisti. Tā, kas man ir salmanītes arī kādas pāris izdiegušas. Jā, ir. Dekoratīvie kāposti vēl nav. Arī cinerārija vēl nav izdiegusi, bet vārpa Veronika te jau sāka dīgt visdrīzāk. Nu, salvija arī vēl nav, bet es domāju, ka viss būs un viss notiks. Nu, vēl arī jums nebaidīties sēt. Puķi nekad nevar būt par daudz. Jā, protams, sākumā liekas, kur es to visu stādīšu, bet ticiet man, stādīt var atrast, kur. Gal galā ir taču arī dobas uz lauka. Piemēram, kliņģerītes šogad, tās, kas man tur jau skaisti stūrīti aug, es plānoju sastādīt reāli starp burkāniem un dilēm un bietēm. Viss tām kultūrām, kuras es audzēšu uz lauka, bet cinnijas visdrīzāk stādīšu jaunajā dobē, par kuru pavisam drīz jau, par kuras izveidi, pareizāk būtu teikt, pavisam drīz jau Sapņu fazendā būs jauns video, tā kā palieciet kopā ar mani un darīsim kopā. Atā!